Šī ir sastāvdaļa daļa no projekta mans paštaisītais bagijs. Kā jau iepriekšējā video bija minējis, man ir jauns dzinējs, ko esmu iegādājies, un kā arī bija rakstīts, ir iekavās virsrakstā. Un šitais ir Kawasaki GPZ 600 dzinējs, kuram ir 74 zirgspēki, bet ja uzlabo elektroniku, tad 84, 83 līdz 85 zirgspēku uzlabo. Un tātad man šim dzinējam pagaidām trūkst pārējā elektronika vispārējā, un sanāk vēl man bija saucamais starteris, ūdensūdenis ir pumpis, un jā, visu ar elektroniku, un vēl tā visa sistēma dzesēšanās. Un tātad man vēl dzinējam pagaidām ir maza šeit bukse saplīsusi, kas ir atbalsta bukse, kas ir domāta bija domāta it kā šiftera, jeb ātruma pārslēdzēja, it kā gāja iekšā, kā bija šeit iekšā gājis, un tad šis ir pats tas pārslēdzējs. Uzliekot vāku, viņš diezgan tālu, es uzskatu, ka ārā ir no paša bloka. Es domāju, varētu uzlikt pāris stiprinājumus aptuveni, kaut kur šeit, kas viņu tur vietā. Un es tiku pieminēt šo buksi. Tagad es gribētu apsīties, kas ir zem šī vāka un šī vāka, kas tur pa elektronikām tieši ir. Tagad, kad es noņēmu abus vākus, var redzēt, ka šis ir ģenerators, un kur arī šeit iznāk pats daži vadi iznāk ārā. Iespējams, nezinu, šeit iziet masa, un visticamāk. Un varbūt reku pat var redzēt pīnumus ģeneratora pa mazo caurumu, un arī šeit kaut kur var redzēt, ka viņš ir balansēts. Kur pa turbīniem var redzēt to. Un otrā pusē šeit ir aizdedze. Tātad
tagad ir... Un tagad, kad pāriet pāri šīm mazā mēlīte, kas te ir, pāriet pāri un vairs nav saskarē ar magnētu, aizsūta signālu un rada dzirksteli. Un tāpat otrā pusē, kas ir pa magnētu, arī pieskarās, un kad vairs nepieskarās, rodas dzirksteli no impulsa, no indukcijas. Un es mēģināšu paskaidrot, kāpēc tas tā ir. Es uztaisīšu mazu kloķvārstu modeli, kā redzams bildē. Tā iztaisīja īstā kloķvārsta, un šī ir manas taisītājs modelis, lai parādītu, kā jums aptuveni darbojas šī aizdedze. Tātad no sākuma, kad pirmais cilindrs sāk strādāt, tagad lēnām iet, griežās, un kad vairs šitiem mazajiem sarkaniem liepiņiem nav vairs saskarsmes ar mazo metāla daļu, tad veidojas dzirkstele, un tas iedarbina, aizdzina benzīnu, kas veido sprādzienu, kas kustina kloķvārpus. Tātad veidojas sprādziens, un sprādziens notiek no vidējām kloķvārpstām tuvākajā no sākuma, tālāk griežas 180 grādiem, un tas pats tagad notiek tuvākajā no malu kloķvārpstām. Un tālāk atkal griež 180 grādiem, un tālāk tad sprādziens, bet no vidējiem kloķvārpstām, kas ir tālākā, tas notiek. Un tālāk tas pats notiek tas pats notiek 180 grādiem pašā malējā kloķenē, tālākajā kloķenē, un tās process visu laiku atkārtojas. Tad viņš sagriežas un atkal no sākuma. Tādā aptuveni veidā darbojas tā visa sistēma. Tas ir uz motocikla. Tā kā es izskaidroju, kā strādā aptuveni aizdedzes sistēma šī motocikla. Es nezinu, es negribētu video pārāk garus, labāk īsākus mazliet un vairāk. Tad, es domāju, izbūs šīs daļas beigas, un man liekas, nākamajā daļā varētu izjaukt mazliet zinēju vairāk. Es domāju, apskatīties, kas ir kādi noņemt šo vāku varbūt vēl. Pasies kādā stāvoklī pārējās detaļas ir. Nezinu, varbūt arī apakšējo eļļas pannu noņemt.